Pitagors ir sacījis, ka cilvēks, kas nu reita ceļūtīs domāja, kas jām šodien ir jopadara, ja vakarā atnocis iz mojām pordūmoja, ko jis ir padarījis, tas tāds īpašs cilvēks, jo pirmkārt jis vērtēja savu darbu, vērtēja arī citu cilvēku darbu. I vislabākos vārdus es gribu sacīt par Ilžukalna bijušu priekšneicu Gailumu Genovefu, kas tiešām ir ar dziļu pordūmu darījis ikvienu darbu. Jo strādājot par pogosta priekšnieku, reizēm godos, kad tas cilvēks netiek novērtēts, jis vairāk varbūt tiek apspriests, izdomāts, cik jis pareizi, cik nepareizi kaut ko izdarījis, bet tas cilvēks ir strādājis no sirds. Jis visu ir atdevis tam, lai darītu labāku dzīvi citiem cilvēkiem. I tū vērtību nevar atņemt, īpaši ģeņai, jo tiešām, ja ir bijis sirds cilvēks, ja savu darbu ir izdarījis vienkārši lieliski. Genovefa ir Ilžukalnam savs tāds labīs gareņš jau daudzus gadu desmitus. Jopīzēmē to, ka aiz Ilžukalna pogostu jai tā kā atvesta no Gaigalovus. Ja kā smējās vītēji, īmaiņā pret kaut kādu lielas tehnikas motori. Atvedēja zitēņu vīnu darbinīku. Nu, tad tas darbinīks te ir izaprecījis, izveidojis gimeni, īkūps sātu, ja visu savu gūdīgu darba mūžu atdevis Ilžukalna pogostam. Ar Genovefas uzņēmēbu ir rūpēbu eistanoti daudzi projekti, gan pogosta infrastruktūras uzlabošanai, gan cīmata labīkortošanai. Ja ir vienmēr bijusi tas uzņēmīgīs čaklīs, kurš darba stundas neskaita, ja vienmēr strādoja no agra reita līdz vēlam vakaram, tad vēl kaut kādu darbiņu pabeidza mojos. Pazabreinot var par to, cik veiksmīgi citreiz dabai dzīve apvienoja vienkāršā cilvēkā, jo tū sirsnību vienkāršumu ar zinošanām i viedumu, cik veiksmīgi tas cilvēks to pēc tam izmantoja dzīvī. Nu, Genovefa iz vienkāršuma i vieduma apvienojumā varētu būt kā paraugs daudziem.